17 un 10. Man ķēda. Viņam metot no. Tā gaļīgi. Pasaka Kāra, lai paņem 17. Un es domāju, kas jūs esat pats, jūs nedomājat. Jūs tur? Jūs esi tik ļauļi. Tu man, visu laiku mēs dubļus mutēs. Tāpēc es prieku. Es tur mēģināju kaut kādā Latvijas. Es tur aizmīs aiz tur galas, kur tu saptais, grieznies tur gals pārts, man vienkārši tur sam sejā. Šitādu piedzīvojumu, kādu man šodien vajadzēja piedzīvot veču vietā. Tā bez stresa bija lai gan jau protams, sportnieki varbūt jau tagad palikt aiz ričujas, jā? Jā. Es šieku, man varētu, man sajūta viņš pa viegli palikt beigās tagad. Tev rats bija vaļā. Bet tāpēc likās, ka metu uz sānē visu laiku. Pagaidi, piespied. Uzvar. Apakšē arī var mainīt. Kur? Jā, mēs taču labi, kur? Nekādu nav. Tad viņš pirmoties neiet. Nepēc šetos. Nebija pokšs viens? Man liekas, ka bija pirmais uzsūtien. Laimāji, tu viens pokšs bija, man liekas, ne? Nebija? Nē, tāds. Vēl cits veci varbūt prolīt. Nē. Saprot, vienkārši zins jau tāds sarkanis, parasti zilkanis. Uzpētīsim apakšos pocis izpatļam. Bet tie vēl neapmainīt? Nē, apakšā neapmainīs, ir augšā karināti. Jo, ciet šitā uz priekšā, ne? Jā. Būs noteikti slapji, cik Pāris. Komps ir tāda trakta. Nu, ir mitra, jā, višķi visi. Tas ir plīna, tur var izskūt. Nomainam apakšu. Čem Bogi šūti. Jo, es saku, tā ir Ķīna, viņa ir tik sūdīga, Sūdzim augšu. Jā, protams. Tu asprānis. Paldies. Tā mīļākais bija burkāns. Sondāks, nekas pa Bulkas bija. Bulkas, kad veda uz skolas ēnītes, veda bulkas kaut kādās vienais nedēļā. Mums jau tas epeškrās, viņas uztaisīja siltas tāds. Nu, varbūt viņš bija sakaut šo, kas tad likās Koka kastēs tās bulkas, kad veda palikām. Kas notiek? Šeit notiek Ķīna ar AliExpress produktiem, ar schinu. Ko tā šašvika klasa te stāv? Tā ir mūsu. Jā, mūsu tā. Jā, mēs putam. Var jābūt, ka jāsat domā un jācep kaut. Nē, kāpēc viņš te stāv? Viņi maisījās kā Kas tā bija? Mārupē, Jaunmārupē, laikam. Tu uz otro braucienu atbrauc nobrauc. Nu, nobrauc, nolika ejoši valkā, bļet, krāmējām ārā, lai mazgātu. Pirms mazgāšanas vienkārši, bļet, vai iešķiļot izbrauc, lai tās riepas iztīrās. Ja laimoniem nešķiļās. Nokau visu maina, nav nomaini apakšā spoli ir, bļet, nu. Kā tā jums atkūties. Bet man tas viens elektricis, tas valkā, viņš tagad taisa tādu stendu, lai baudītu tās polas. Nu, lai nav jājās pie 12 voltiem pieliec, uzliec tas polu un uzreiz redz viņu ejošu vai neejošu. Un te ir arī, ka šitos kniebjot vaļā vienu vai otru nomainot, viņu var atdzīvināt. Ja, bet nu redz, viss jau te ir tāds, bļēni. Kā jau tas hinai. Kā te man Cik tā ķīnietēm maksā? Nav dārgs, uz cik maksā neatsevišķās te. 20, 20 līdz 30, nu kā kurš tur, bļet, tur piedāvā? Nav dārgi. Bet nu sūdi viņas. Katru gonu jāmaina. Tā. Paga. Viens. Var, jā? Jā. Ko ir vai tad? Ir, bet nu. Nu ir, paprovē iet.
tāds laikmets. Paputs, te tu zini. Nu, kā un Ķīnā ražots? Ilau. Ķīnā ir sarkanais karogs ir dominējušais Ķīnā. Jā, zinu, Ilau. Ilau šitā teiktu neatsaucās. 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 Šika nerūc, neatsaucās. Viens pietur mopēt. Kāds brokus sasēs, Tā. Pokšu. Ne? Tagad saliec augšējā. Saliec augšējā. Ne, pasmēs, kas notiek svecē? Svece kļūst slapa vai nē? Var jau kur Tas laikam peka zemē. Pēkai zemē iespējās, jāpņems. Tā ir Jāpārliek peka. Pastamdīt. Ne, tak tur var stundu. Es jau paik pārsūties, tas viņš tik aiziet, bet tad sveci dārgi, ka tur filēšana. Nē, augšējo vajag apmainīt. Vēlreiz vārds, jeb sveci. Cik mēs varam sūtīt šo mūsaru no tā AliExpressa. Kaut kur savādāk, kaut kur sūtīt. Jā, tu nebija tāda. Vajag vairākus paplāvēt. Sveci samainījām. Sveci un Ieliek atpakaļ augšējo skoli. Jā, tas bija bet apakšējo to pašu, kas bija. Un tad būs tikai bijusi sveces vaina. Un šī tik ilgi nočakarējušies no orga. Ka biļetes jāpērk ir. Kā no garāžām bez naudas. Labi, ka bija puikam. 50. Tas svets tur vairs Čau. izbaudīt. Labdien. Tur kola vai kaut ko, jā? Čau. Cukusiem ērienekļi jau vajag. Nu, mums pagājušais apē visiem dalīja. Čau. Čau.
sarkano metālu zirgu. Un te finišā viesnevarustam 53. numurs Rādies Kalnā neies līdz jau rāpus un sevi. Aiztum to savu Ellas mašīnu līdz boksiem apakaļ. Viņa parādīja kārtīgi šauni ir ātrākā no meitenēm šodien jebkurā gadījumā. Suzana Gredzena atkrīt uz 7. vietu, pēdējā aplīk. Cīnījās rītīgi, tiešām godam viss kārtībā, jo ka balks vanaga viņu pateiks ar šo panākumu. Bet mēs gaidām pašu pēdējo braucienu. Super fināls. Visi superīgākie džeki ir uz starta. Dāvs Ivnovs ir atbraucis, kurš nav redzējis trasu, pārējie ir izsildījušies, iebraukšies jau 2 braucienus. Dāvs Ivnovs dabūt braukt un brīnīgi, kas tā pa trasu, uz kurien tas viss te ved un kas tas paliek, kas tev ir. Būs jaudri, bet tas tā godu pēc vienkārši, lai būtu, tā lai tāds faks tagad nostādošais brauciens un pēc tam sākās apbalvošana. Gan turēties. Tāds maz. Tev Jāris. Tev nav tik traki netīras, pasties, kā šitie dubļus visu. Rīķi jāmet iekšā visas ķēnikas. Tu taču nebraucies, viņas redzēji, un tu biji pagriezusies uz to pusi, un viņa mauc un Adrians priekšā zemē tā gar balu garām, es redzēju to. Jā, es nopļāvu ritīgi zemē. Arī brauc? Man tas kumloks! Es vadīju, ka es mamma stuma, viņa iet uz leju paci. Netur tādu čantu, tev vēl treknāks jākrīt. Vēl traknāk. Jā. Jūs tā jau pa veselu atgriezienos vai pagrieztu treknāk. Tev vajag moča motoru. Ja vēl kā vispār būs kamar, ko braukt? Es tur gribēju pabraukt garām normāli. Es tur paņemu braukt, man aizbraukt. Es tos pirmo nobraucu. Adrian, kas domā? Man arī ir. Sekojat Gītai Gredzenai? Tagad Normim jātais uz pļarks uz valkas kompkasteigu, citur jau nav nekur tikai valks tagad būs. Nu jā. Citur arī vairāk šodien nav ko braukt. Budžets izsmēl tev. Šitā iet visiem. Par vēlties nenogāju malā. Tu jau nomīni. Naudu nogāja malā, jā. Tad mums ir taksija kaut kāda ko. Bet jums mamma, jā. Aija, dullā. Mamma, Tā nedrīkst. Mamma, cik ilgi karburāns taisīja visas? Dullā, nu kur tu šitos sataisīs? Kur normāli? Kur es strādāju? Kur strādāji? Tad man jāziņoja. Par ko es strādāju? Tā jāzina. Jāziņoja orgāniem. Nē, man katrs tā aizies ūra. Aizligotāji pasniedz, kā maukus ir pat rāsī. Puikiņš teica, ka es te kaut kur uziešu, tad mani varēs ar krānu celt nost. Tā, vajag grūzīties ārā. Veiki
Pasteikti tikai. Tā ir cepuma kastē, kas bija, kur tā palika? Tā jau otrā nav apēsta. Kur tev nesu? To nesu. Lapas kumot! Šort jau netiek tur sauc. Visam ir galā. Laimons ir tā piekrits, ka līdz mājai varēs tikt. Ko? Man kabatā, bet nu piekrits taču to ne? Zini, kā tev bail jau nolakt uz acīm, negribā. Tad tu nevar iet. Man ir naudas. Nevar būt. Tā jābūt. Priekšu, ne? Ja? Tu esi priekšu, ne? Jā. Tas nevarētu atmīt. Bet nu motis arī tā kā, arī nekādēļ vajag, ja? Laimonim izvērt, no? Tu domā? Operatori. Man ir tāda aizdomā, ka Sebas jau cik nobrīdis uz kaut kādu klipu pipinā. Ir tāda gojās man kaut kāda.
Applaus, ja? Das war sicher. Hey Seb, how do you like it? Jump in your mud? No? Man, all my colleagues from the world are thinking, seeing the social media videos and pictures, like what the hell is this guy doing? But I mean, we had fun. Did you have fun? Let's try one more time. Who had fun? Let's try one thing. When I say Diamante, you say cows. When I say Diamante, you say cows. Diamante! 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 Thank you a lot, Milwaukee. Always a pleasure to be here. Thank you, Sam. Appreciate to see you in our country. Come again. Viņa visu vakaru. Kas tev tur ir, ko tu tur reklamē? Man liekas, Latvijas 4 dziesmas, un mēs Raimonds Derens. visi sadomājuši, saidīsimies, izžāvēsim dēvis, un tad iesim uz baļu. Bet man liekas, ka Džekiem ir Maksimums pusstunda. vajag izkāpēt, un vajag pat pēļi, bet apstāv. Kā tas var? Starp abiem mums vēl kas ir pausus. Es mīlu tevi, vai no manis tosta vietā dziesma glāzes. Ir saldējuši augs. Hei, vai tu maz mani dzirdi? Skaļāk kliegt nav iespējams. Suņi reigi ir blasti stiklī. Tuvums tavs ir saldējuši augs. Šonāk dejos glāzes, skapja augšā putekļu lās, un cik skaisti tev brūcis aizdzīst, kad es tam pieskaros, ai, ka šonāk dejos glāzes. Mēs lepiņu nesam nezīts, mana sapni tēla balē.
Māsauts joprojām jūras kauklis un būtu priecīgs jūs redzēt pēc kādu brīžu tagad apbalvošanu. Tad meitenes pārņem apbalvošanas daļu, un apbalvošanas daļu vadīs meitenes. Es ceru, ka Pauls mums mikrofonu arī kaut kad iedos, bet nu mēs sāksim. Es centīšos runāt skaļi. Nu, Pauls ir aizgājis kaut kur, viņam ir ļoti iepaticies tas mikrofons. Nu, labi, tā. Apbalvošana vēlreiz aplausi Gundaram par šo jauko pasākumu, par ikgadējo tradicionālo jubilejas pasākumu, un ceram, ka tas arī nepārtrauksies un turpināsies, vai ne? Nu tā, apbalvošanu mēs sākam ar Gulbenes novada labāko motobraucēju. Gulbenes novada labākais motobraucējs šogad ir Edgars Upītis. Aicinām Edgaru uz skatuves. Droši vien uzkāpt uz paša augstākā. Atbalstam. Tā. Vai mums ir kaut kāds arī fotomirkli, ko mēs apbalvosim uz zelta mopēds, bet mēs esam ļoti priecīgi, ka zelta mopēda klasē šogad piedalījās arī meitenes. Un tāpēc mēs viņas jo īpaši gribam sveikt sumināt un aicinām uz skatuves Suzannu Gredzenu un Martu Supi. Meitenes gaidā. Aplausi puiši meitenes. Bildīte, meitenes iepauzējums. Jā, paldies meitenes par drosmi. Nu ko, zelta mopēds standarta klasē. 3. vietā Dzintars Teseiskis. Dzintars. Trešā vietā Dzintars Teseiskis piedalās privāti. Motoklubs Liesma, nu redz, kā mēs arī uzzinām. Lūdzu, no 72. gada, pilnīgi ar vēsturi. Super. Par to, nu tad, kad ballīte sāksies, ja? 2. vieta Rois Gredzens, Valkas Vanagī. Ļoti slīdeni esot skatuvē. Otrā vieta Rois Gredzens, Valkas Vanagī. Un 1. vietā Ričards Stafeckis, arī pārstāv Valkas Vanagus. Vēlreiz aplausi mopēdu standarta klasē, bildītei. Papildinājums. Lai var sākt svinēt. Pagās, ka tas lielais mais veselu gadu gāja. Veselu gadu varētu nesīt sevi. Nu, redz. Vēl būs labi. Paldies. Vēl viena bilde. Iepauzējām. Paldies jums, puiši. Tā, nu tad mēs tālāk dodamies zelta mopēda sporta klase. 3. vietā Laimonis Stafeckis, pārstāv Valkas Vanagus. Otrajā vietā Niks Gredzens, arī pārstāv Valkas Vanagī. Plaši pārstāvēt. 2. vietā. Mums teica, ka mums būs pēcbalvas.
Un godpilnā pirmā vietā Ainārs Karo. Tā, bildītē puiši ar visām lielajām dāvanām. Uzgavilējām vēlreiz sporta klasē zelta mopeds. Paldies jums, puiši, par dalību, par izturību. Nu, ko dodamies tālāk? Vēl zelta mopeds turpinās. Un zelta mopedam klase 2 ātrumu klase. 3. vietā Varis Krastīņš. Otrā vietā Daniels Ceriņš. Daniels Ceriņš otrā vietā zelta mopeds 2 ātrumu klasē. Nu un pirmā vieta, godpilnā pirmā vieta Raitis Krastīņš. Man cik pulkstens ir? Te jau ir ģimenes sporta veids. 10 paspēt uz Madonu. Nu ko, uzgavilējam vēlreiz zelta mopēdām. 2 ātrumu klase. Bilde, paldies jums, puišiem. Tā, nu tālāk dodamies MX 85. Tiešām godpilnā pirmā vietā Patriks Cīrus ar Rīga Racing. Ir uz sunīti. Kur liks rojas? Jedas tālāk, Džekli. Mūsu! Buču! Buču! Gāzdiņa! Otrās vietas piedestālu mēs aicinām Reinis Pelders. Šovakar, laikam, šis piedestāls sastāvs man būs visvaļākais. Čau visiem blogiem! Čau visiem blogiem! Paldies tev par aizrautību, ieguldīto darbu un profesionalitāti, kas padara šīs motokrosas sacensības par neaizmirstamu notikumu gan sportistiem, gan līdzjutējiem. Jūsu deksme un apņēmība attīstīt šo dinamisko sporta veidu ir pelnījusi visaugstāko atzinību. Katrs noorganizētais pasākums ir ne tikai tehniski izcils, bet arī rada kopības sajūtu un iedvesmo nākamās paudzes. Lai tev netrūkst enerģijas, atbalsta un drosmes, turpināt šo ceļu ar tikpat lielu jaudu kā līdz šim. Nu ko, Gundars arī ticis pie balvas. Neskatās sausā vietā uz galdu, lai neizpūst caurums apakšā. Yes. 23. Ir kāds atbalstīgā 23. numurs? No atbalstītāju numuriem, ne no tiem dalību skatītāju biļetēm, bet no atbalstītājiem. 23 nav? Atbalstītāji. Kamēr kāds uzrādīsies? Tie lietas kaut kā nostāv. Kāda no tām atbalstītāju biļetēm, kamēr 109 ir, ja? Kā šitai dāmai veicās visu dienu. Tā viņa izdomāja fočēties, brauc garām freestylists, dabūja bildē viņa iekšā.
Un tagad viņi dabū. Nu labi, nekāp, ja tev... Klausies, nu tas it kā būtu labi. Tu tagad ies uz koncertu, bet... Priekškam tu atbalsta motokrosu? Oi, es vienkārši Gundaru mīlu. Tas bija skaisti, vai ne? Godīgi atzīšanās. Gundars ir foršs. Līdz ar to varbūt... Nu, varbūt uz koncertā satiksieties. Kā tu deju, vai ne? Tev paveiksies. Būs labi. 3, 8, 2, 3, 8. Nice! 2, 3, 8, ja? Nevar būt. Tam gan veicās. Klausies, tev trūks mājā atslēga? Pa daudz nebūs. Un tas ir čalis. Ņem ciet duroši. 2, 3, 8 pareizā biļete. Pieskrūvē, paskrūvē, bērniem iemāc paskrūvēt. Tad jau viss būs kārtībā. Tā, tagad mums palika tas likmes aug. Tagad viss. Tagad ir lielie. Zāles pļāvējs. Alko no dārza tehnika. Kuram ienāc prātā nosaukt par alko zāles pļāvēju. Bet modelis ir klasika. Tas ir labi. Jāņem balto tātad klasika. Nu, kam tur tas tiks? 1, 7, 5. 1, 7 ir, ja? Kur ir, kam ir? Tur vienkārši kāds pļauj priecīgs. Cerībā, ka draugam tiks. 1, 7, 5. No, sorry. Ir? Ir vērts atbraukt. Viņš maina par telefonu, ja? Nē, nu cits jau viens nevarēja to biļeti notačēt. Nu, godīgi sakot. Malacis. Eju, kā mūsu tehnoloģijas attīstās. Iedomājies, tagad jau bierīgs Tāmerienā nes telefonu biļešu vietā. Tas te nav ko digitālā biļeta un ko. Tas ir nopietni. Nē, nu, ko. Nu, bet ja čalim tik daudz prāta pietika nobildēt biļeti, pasveicina to Nauri, ja? Nu jā, tas ir pirmo reizi mūsu krosa vēsturē 10. gadā kāds uzrāda biļeti telefonā. Tāds vēl nebija bijis. Eleganti. Cilvēks ir domājis, fočējis, sūtījis fāterim bildi, lai tik tā biļete paliek. Viņš ir domājis par tos Tāmerienes motokrosu uz rīknes vakarā. Lai viņam tik tas zāles pļāvēs. Pareiz. Tā. Un es domāju, ka vēl pēc gadiem trimu mākslīgu intelektu vispār fiksēsīs biļetes, kas pirmais izpēdēs, tas ir Vilnius. Bet pagaidām mēs godīgi tā esam. Tātad stīgas zāles pļāvējs, pašgājējs, vispār smukā krāsā, nu kurš to vairāk? Labi. No meža un dārga tehnikas veikala Sils. No, šito baigi tā vajag izvēlēt. 2, 0, 4. No, 2, 0, 4. Nu ir kādām? Nu, nav neviena pļāvēja. 204, 204, number 204. O, tas ir pļāvējs, viņš jau ir nopļāvs lietas sargu. Tagad viņš nopļāvs ir tukšu klāzi jau. 204. Kā tev veicās par 15 eiro tik pie zāles? Šis būs tos pirmais zāles pļāvējs? Nevar, vai tev vasies vārpas sazīmēt uz jakstu, noteikti zini, ko darīt ar to pļāvēju, ja? Jā. Kā iedarbināt māki? Parādu, uz zāli ir patrenējies. Tas dabūt cilvēks zāles pļāvēju, viss tā kā nākat. Pārējie neraudiet, jums taču arī bija jautri, vai ne? Zāles pļāvēju šur tur. Galvenais, ka divām kāsam 10 gadu un Gunārs tur visu organizē. Esam godam tikuši galā, paldies visiem, kas atnāc tagad dēļas jūras kalpos, turpina močīt rintīs par bungām, ģitārām un par dziesmām, un mēs varam turpināt ar vieglu choreogrāfiju nodarboties nelielos nokrišņu apstākļos, kas Latvijā ļoti raksturīgi maija beigās. Tā kā visiem viss kārtībā, tiekamies pēc gada nākamajā dimanta kausā, kas būs iegājis 2. desmitgadē. Trase būs vietā, sportīs būs klāt, viss notiek, laistam dziesmām, mēs turpinām. Paldies visiem tiesnešiem, organizētājiem, barotājiem, paldies visiem skatītājiem, paldies un paldies visiem sportistiem, kas atbrauc. Aiziet, Jurijs Kaubolis! Tu vilki naktis sarunā, rītu līdz pusdienām, sarežģītas tēmas, nopietnā formā es atslēdzos, tad jūtos vainīgs. Tu vilki naktis sarunā, rītu līdz pusdienām, vēlējies tik vienu jautāt, kāpēc es vienmēr jūtos tik laimīgs.
ziņās par karu austrumos runā. Ir tik silts un vasara vēl nav galā. Tā robeža starp mums, bet nav, kas to sargā. Sarunām un rītu līdz pusdienām aizrunājies, līdz pasaules galam, bet aizmirsi jau tā. Kāpēc es laimīgs? Ir silts un vasara vēl nav galā. Nākas ziņās par karu austrumos runā. Rītu kopā ir brokastis miegā, ir seķēts saurums, ir sadega pampuka ievārījumā. Beidzies ir termiņš laivai, kur es redzētu tevi. Sirds stiprāks ir, ne jau taisnīs sejā, krūtīsi. Laivai, kur es redzētu tevi. Sirds stiprāks ir, ne jau taisnīs sejā, krūtīsi. Un ir mīla pareizei, savādi sapņi, mašīnai skate, benzīns un ziemas riepas. Laivai, kur es redzētu tevi. Hei, sirds stiprāks ir, ne jau taisnīs sejā, krūtīsi. Laivai, kur es redzētu tevi. Sirds stiprāks ir, ne jau taisnīs sejā, krūtīsi. Spārka soliņa īsas sarunas, laimes atslēgas nav. Mūsu kabātās meklējam vēlreiz ar pirkstu galiem pie pasaules griestiem un sadzīves krāmiem. Ir agrs rudens, ir sēnes un ogas, ir bērniem atkal skola, iesnas un agrie rīti, laivai, kuras redzētu tevi. Sirds stiprāks ir, ne jau taisnīs sejā, krūtīsi. Laivai, kur es redzētu tevi. Sirds stiprāks ir, ne jau taisnīs sejā, krūtīsi. Visko! Paldies par jūsu skaļām balsīm. Skanēja ļoti. Jauna rindkopa. Trasē dubļi ir. Trasē dubļi ir. Stāmerina, motocross ir. Jūs esat labākie. Jā. Ir. Tā viņš ir. Līdz lietas vai kā jūs tomēr esat un nekur jūs neiesiet. Jo es neesmu pastāstījis baigi svarīgu lietu. Vienalga, kas notiek, ir svarīgi. Ja mums piedāvā dzīvi kādu iespēju, jūs meties viņai iekšā. Acis vaļā nevariet, tikai dariet. Jo man vienreiz tā gadījās. Es piedalījos filmas uzņemšanā. Filmu sauca Klases salidojums. Un gāja visādi. Ļoti gaidīja, kad beigsies filmēšanas laiks, jo likās, ka tas nav man. Un tad kā dienu režisors Andrejs Ēķis teica, šodien filmēsim Pirts ainu. Es ārkārtīgi sapriecājos, jo man patīk kasēties. Un tā nu pienāk tā diena, mēs esam tajā pirtī, es, Imants Strats un Ainārs Sančevskis.
mēs sēžam uz lāvām, ir diezgan augsts. Un tad Imants sāk liet man virs ūdeni. Un saka, Jūri, smaidi, cilvēki, mēs neko nenofilmēsim. Bet man nepatīk augstums. Un tad Imants saka, Jūri, tu pirmoreiz filmēsi pirties. Saku, jā. Atceries, kad filmē pirts ainas un ir tvaiki, kameras aizsvīst, ja ir vairāk par 15 grādiem. Ohoho, un tā 12 stundas. Kas man palīdzēja izdzīvot? Imanta viedie vārdi. Imants teica, Jūri, tās vēl nav beigas. Sīki mazi tauriņi tīklos, krāsaini spārni dzīvība sīka, tevi es noķēru naktī starprītu, mēnesī Venēru kā Silvīnu. Mīli un nemīli visu pēc kārtas, uzrakstī vārdu, izdzēsi vārdu, ilgi vairs negaidi rītā uzmaklauvē, skūpsi 3 reiz, skūpsi mani. Tas vēl nav beigas, tas vēl nav viss, vēl tik ilgi līdz sāks snigt. Tas vēl nav beigas, tas vēl nav viss, vēl tik ilgi līdz sāks snigt. Tas vēl nav viss, vēl tik ilgi līdz sāks snigt, līdz sāks snigt, līdz sāks snigt. Šonakt nesniks nemaz. Piespiedies sienai, es neesmu nobijies. Tukšā troksnī un ugunīs mani neviens nedzirdēs. Piespiedies tev oranži mati, tev oranži ir viss veids. Kas notiks, ja kāds šeit mūs ieraudzīs? Lasi pieskaroties lūpās, lasi ātri tikai brīdis un mēs projām. Kāpnes durvis iet no laika soļu valstis, piecitā vāda un mēs projām. Vai jums ir plaukstas līdz sitamās? O, ļoti labi! Tev oranži mati, tev oranži ir viss veids. Kas notiks, ja kāds šeit mūs ieraudzīs? Dubli! Ir dažas dziesmas, ko nedrīkst spēlēt koncerta sākumā. Es esmu no grupas Zels Vilks, precīzi 4. daļa, un mums jau daudzus gadus ir aizliegts vienu dziesmu spēlēt savu koncertu sākumos. Un tāpēc, ievērojot to tradīciju, es darīšu to. Koncerts vēl nebeidz, bet šos spēlēšu tagad. Tā kā vienalga, kas notiks pēc tam, kā es sākšu to spēlēt, tas ir tikai uz labu.
kas uzkrita man uz galvas. Dievs, vai tās ir tavs asaras? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks. Varbūt vienkārši tas ir lietus. Ļauj tevi pavadi ar pilsētu, kad lietus līst. Lai lietus līst. Ietaci gotiņa. Paldies! Bet vēl neizklīstot. Jo, ja jūs aiziesiet to nākamo dziesmu, es nemaz viens nevar nocietāt. Stāvēšu te viens ar to savu instrumentu un kaut ko sēkšu. Šo dziesmu jādzied kopā visiem, kurus redz viens otru un jūt. Jo šī ir tāda vasaras vidus dziesma, ko var dziedāt arī Ziemassvētkos. Jo bieži vien laika apstākļi vienādi. Un, kad iet medībās, vienalga kāda apstākļi. Tāpēc es jums notedāšu priekšā dziesmu, melodiju, kur jums jāatceras un pēc tam kopā ar mani jādzied. Melodija ir šāda. Jūs jau iemācījāties. Jā. Tad mēģinām kopā ar mani. 1, 2, 3, 4. Beidzam kopā, tā būs patīkamā. 1, 2, 3, 4. Nu tā. Varētu labāk. Bet iedomājieties, kas tad ir vienkārši melodija bez dejas. Pilnīgi nekas un liekam klāt superīgu deju soli. Visi, kad dzied šo melodiju, paceļ rokas augstu šādi. Un melodijas pirmā plaukstas šādi te šūpēs. Jaunais cilvēks uzreiz dara, cik klāt. Pamēģiniet, visi iepatiksies. Es saku, būs. Pamēģinām uzreiz ar melodiju. 1, 2, 3, 4. Nebaidieties, kad visiem rokas būs augšā, kabats būs drošībā. Mēģinām vēl. 1, 2, 3, 4. Daži vēl tomēr turās kabatās. Bet nekas. Kas tā ir pa deju, kurā dejo tikai rokā? Liekam klāt sānītis. Kad dziedām melodiju, rokas ir augšā, šūpojas plaukts, melodijas ritmā, sānīti piepalīdz šādi. Mēģinām uzreiz kopā visu. 1, 2, 3, 4. Izcila dāma rekorda ar tauri. Ļoti labi sanāca. Jā, mēģinām vēlreiz. Urā! Mēģinām vēlreiz. 1, 2, 3, 4. Ļoti labi. Šī sadaļa būs precīzi dziesmā pa vidu. Es mirkšķināšu acis un šupošu galvu, kad tā tuvosies. Sākumā sasaukšanās. Es saucu, jūs man atsaucat. Vārdi tautas, melodija zakta, visi visu zinās. Es tikai nočakoju situāciju. Jūs man redzat? Jā! Es jūs redzu. Ļoti labi. Nu tā, ar Dievu veselais saprāts, Dimantu trasē. Kopkoris, Dimantu kopkoris dziedās dziesmu nosaukumu vēl neminēšu. Arī šādi var to nosaukt. Es saucu jūs atsaucot. 4 vilki krūmos lēca, krūmos lēca, 6 zaķus izbiedēja, 6 zaķus. 2 vilki meitu vilka, 2 vilki meitu vilka, pārpēroja āboliņu, un tik skaļi varu kopām. Ujā, ujā, nekri vilki, ujā, ujā. Ujā, ujā, nekri vilki, ujā, ujā. Ujā, ujā, nekri vilki, ujā, ujā.
veda. Ap to lielo siena kaudzi, ap to lielo siena kaudzi, pašā kaudzes galviņā, pašā kaudzes galviņā. Jaunas un meitas gavilēja, jaunas meitas gavilēja. Ujā, ujā, nekrivilki, ujā, ujā. 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 Tojās sānu un roku lieta. Izņemam rokas no kabatām, izņemam no tām vietām, kur viņas ir noslēptas. Vilciņam kāzas zēra pašā lapu laiciņā. Izcili 4 vilki panāks, tos lācis galda galviņā. Sanāca! Vilciņam kāzas zēra pašā lapu laiciņā. 4 vilki panāks, tos lācis galda galviņā. Ar ķektām! Hei, 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 hei! Pareiz! Hei, 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 hei! Ujā, ujā, nekrivilki! Ujā, ujā, nekrivilki! Ujā, ujā! 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 Liels paldies jums par tik foršu nakti šeit. Man joprojām jūras kalkos un man patīk būt Stāvnerienā. Dimanta Rasē. Paldies! Vai jūs tiešām? Nu, koris jau mums ir ģeniāls, jāsaka. Nu, dziesmu svētki ir mazākais, ka mums visam kopā jābrauc. Man liekas, tālai krasti mūs sauc ar tik labu dziedāšanu. Un es būšu drosmīgs teikt tā, ka vajadzētu vēl ko nodziedāt kopā. Jā. Un pats galvenais dziedāsim kaut ko tādu, ko mēs nezinām. Jo tas skanēs vislabāk. Tā, jūs jau zināt, latviešu ģimenēs ir vienmēr 3 dēli, 2 un tad tas 1. Jā. Pārsvarā par viņu nekad nedzied neviens. Nu, latviešu ģimenē Pēters, Jānis un tad ir tas 3. To sauc Jurīts. Un jūs jau zināt, kā tautdziesmās. Jurīts brauca pārkalniņu, pelēki svārki mugurā. Ne tam bija ko zobu likt, ne ar ko zirgu barot. Visi raud. Nekā, viņam acīs vienmēr tāda dzirkstavīte. Un par to būs dziesmā. Galvenais dziesmā ir koris. Kori mēs sadalām 2 daļās. Kungu balsis un dāmu balsis. Dāmas paceļ roku. Dāmas mums ir varenas un daudz. Kungi! Somerins vilki ir, jā. Tā. Dāmām jādzied šāds piedzīdājumi. Teksts. Ai, Jurīti, tās pa pusēji. Jūs jau esat dzirdējuši, kā saucējas dzied, kā suitu sievas dzied. Ai, Jurīti, tās pa pusēji. Varam? 1, 2, 3, 4. Ai, Jurīti, tās pa pusēji. Dāmas, aiziet! 3, 4. Ai, Jurīti, tās pa pusēji. Kungs jums palīdz diezgan modīgi, ļoti labi dziedat. Mēģinām vēlreiz, mums vajag spēcīgs dāmu balss, lai dzird vismaz alūkstē. 3, 4. Ai, Jurīti, tās pa pusēji. Un tagad, kungi, jums pats galvenais teksts, un teksts ir šāds. Goda vīrs. Un tas jādzied no krūtīm, tā, lai izlaužās tas spēks. Jā. Ja esat bijuši Skyforger konkursu koncertā, tā kā Pēters dzied, tā jādzied. Goda vīrs! Jā, tā no krūtīm. Pamēģinām, 3, 4. Goda vīrs! Ir arī jaunais goda vīrs, eku klients. Ļoti labi. Tātad saliekam kopā dāmas dzied un kungi karinās dāmām galā. 1, 2, 3, 4.
Ai, jūrīt, tās pusē, godā blīz! Ai, jūrīt, tās pusē, godā blīz! Kors ir gatavs. Mājās vēl ne. Vēl mums jāuzstājās taču. Mūsu rīti šurp nākdamis īsus svārkus šūdināja, lai caur logu var krogu lekti, krozniecei mutes dot. Aiziet koris! Ai, jūrīti, kās musē, godā vīrs! Ai, jūrīti, kās musē, godā vīrs! Ļoti labi! Tirgu gāja, krogu gāja, Jurīts gāja pēc vajadzības. Tirgu gāja, krogu gāja, Jurīts gāja pēc vajadzības. Tirgu gāja audzērti, krogā sievu lūkoties. Tirgu gāja audzērti, krogā sievu lūkoties. Ai, jūrīti, kās musē, godā vīrs. Ai, jūrīti, kās musē, godā vīrs. Ai, jūrīti, tās musē, godā vīrs. Ai, jūrīti, tās musē, godā vīrs. Paldies par Jūrīti podināšanu. Jūrīti, to man tēvs teica, ka bija maziņš. Un es joprojām turos pie tiem. Lai jums labas dienas un visiem veselību pilns kabatas ar eiro. Lai 11, 12, 13 tā līdz bezgalībai. Dimantkaus. Dzels vilks rulē. Super! Braids ir noslēdzies! Paldies, Juri! Jā, forši bija! Super! Tiekamies vēl! Varbūt vēl baukā mums ir čepskā pagaies pastāvu. Atbrauc! Jā, tā noteikti kaut kur jābūt. Televīzija droši jāizbūt mājā jautīt. Bezsport jāptīm apakaļ. Tev kurkst? Ot sākās, pusstundu lovīs vārdi. Mēs sarunāsies. Tās tā ejam garām, murts bez grāvi iekšā meklē vārdus. Nav izrādās kaut kāds ķipa elements uzliks, kā cilvēks noietās, es noklarkšās uz elektrības kastlēm. Murts bez grāvi izbrukās, mums nav vārdi. Pasties, cik skaisti. Skaisti, jā, viņš jau vecos jēklis, nevajag gāzēt. Viņš jau negāzē. Viņš jau te reku jau līdz sebu grevu. Aizkrēt nav jau beidzu pieāķēt. Iet uz skobas apušās bez vārds pieāķēt. Tad tik tu paskatu. Kam jau āķēsies? Paprojām piestumu tev. Mums ir ko pieāķēt, striks, tev ir kaut kāds nos. Tev piestumim, te jau bišķi. Varbūt kā aizies. Tad uz priekšu, līdz uz priekšu bišķiņā. Šit ir tev ir ievi un tu nav uzsēdīs. Nevajag, labāk jāvalk. Tagad tieši kam? Vai uz priekšu, pamēģinam uz priekšu. Paprojām priekšu paskatu. Nevajag, no beigās mēs malīgi rokamies. Rokās, jā. Vajag striķi vajag. Ir striķis? Man bija striķis. Pagaies, zem sēdekļa palīdīšu, bet man liekas, Jau nav. Stropa nav. Nav stropas arī. man bija laba stropa, kad piedeva valsts. Tur apakšā skoba ir, blieš. Reku evakot mums. Jā, tur lai kāds mums pavalk, lai bija. Striķis jāmeklē. Ir kaut kāds stropa vai nav vaināra? Tur nav vai lēnītam, tur ir kā nākamas mums, no nākamā tu uz šeini. Ja var dabūt. Jā, un ja nevar dabūt, tad bikiņ jākā uz priekšu.
Aiz kā aizvākies tur ir? Tur apakšā ir skobas tāds. Bet pareikini par svaru svarīgi. Galā ir kaut kā tēlē. Ir kaut kāds, lai pēc tam var viņu dabūt vaļā. Kaut kāds pa vidu stūvies, ir kaut kāds tāds ir. Vai viņi saļot tur pankaļā. Vai kaut kādā vai atcerēšu kaut kādu. Ir kaut kāds gudrs mezgls, bet es neatceros. Tāds, ka pēc tam var atcerēt viegli, vai ne? Jā, es jau zinu. Roķene. Kam? Viņš jau pats kā laba roķa. Viņš darīt. Leņķināji. Nikum! Jā. Brauc, Laimoni, brauc. Logu vai atteikt Niks. Labi, jāmās. Attāj braucies, liec apakaļ gaitā. Labi. Lai nostiep, tik pacēj nost, Roison. Pa kājām. Laimoni vajadzēs kalnu augšā braukt. Malā, tur jau tā drīz pēc. Ej malā. Roison, ej malā. Jā, bet Laimonis vai griežās uz kalnu, uz Aināru pusi. Uz augšu, taču. Laimoni, nost, vēl. Bet ej malā, Roison. Labi. Ej malā. Mēs ar bišķi Aiziet. pārējām malā. Ej malā. Ejam malā. Tiks nofiksē uz bremzē, neierīt. Paga. Nu, davai. Labi! Man liekas, paliec uz cietā šitā te. Šitā vajag palikt uz cieto, man liekas, gandrīz vai tīrs jāzinās ārā. Labi, Laimoni. Kā viņam tādi pat jādzinās ārā uz zālīt augšā? Zāli nevar. Pagaņi, vienkārši ņemot uz Es tu pat jābrauc. Es sadomāju, tāpat taisni, griez augšā. Ruškā, nost! Malā! Ujā, nu jau gandrīz ir. Ujā! Busiņš, ujā! Es domāju, Laimons noliec apkaļ un nogriezīs pašu to galvu, tas ir sīkums. Nekā viņi lamāsies, un viņiem nebūs naudas. Nācis te visiem puikiem. Vajag sabūt. Jā. Laimons būs jāvalk atkal ārā, bet nevar neplikt nospist. Tas vajadzētu brist cauri. Ai, Gunter, kas ir, nav sūdīgi laika, ir vienkārši sūdīgi apa un apģērbs. Tās kuņā, tad. Viss kārtībā. Dabai, līdz nākošiem atkal mopēdiem. Čau!